interesants jautājums. Tad, kad ved mazos bērniņus pie maniem uz studiju, vecāki laikam pat neaizdomājās, vai tas ir sports, vai tā ir māksla. Viņi vienkārši atved bērniņu, tāpēc, lai grib, lai iemācās dejot, lai ir smuka stāja, lai bērniņš skaisti kustās mūzikā. Pēc kāda gada, 2 jau mēs saprotam, ka tas vairs nav tikai dejošana mūzikā, ka tas ir tomēr vairāk vai mazāk sports. Jo ja tev ir 2-3 nedēļā treniņi, ja tev ir sacensības, ja tev ir numurs uz muguras, tad tas jau izskatās vairāk pēc sporta. Un tas, protams, ir disciplīna, motivācija un kaut kāds mērķis. Iegūt var milzīgi daudz, jo dejošanā tas ir patiešām aktīva darbošanās mūzikā. Tas ir ritma izjūta, tā ir muzikalitāte, tā ir attiecība pret partneri. Tā ir vesela tāda māksla, kā sevi parādīt uz parketa, kā sevi parādīt no labākās puses sacensībās. Un, protams, pats galvenais, ja tas bērniņš jau izaug par labu sportistu, tad viņam ir jāmāk uz tā parketa pilnībā pārslēgties. Jo katra deja tas ir imidžs, tas ir kaut kas cits, tas ir ātrs vai lēns ritms. Un līdz ar to viņam momentāli jāpārslēdzās no vienas kustības uz otru, momentāli jāparāda sevi no labās puses katrā dejā. Es visiem iesaku dejot. Kā jūs saprotiet, mūsu sporta dejas ir vairākas. Ja mazam bērniņam jāmāk dejot 2 dejiņas, lielākam bērniņam jau 4, un tādiem jauniešiem jau jāmāk spēcīgi dejot 2 programmas, Latvijas Amerikas un standartdeju programma, un tas ir katrā programmā pa 5 dejām. Un, protams, nodejot šīs 5 dejas ir vajadzīgs ļoti liels fizisks spēks. Tādēļ, kā minūte 30 notiek apmēram kustība uz laukuma, uz parketa, un tev tajā minūtē 30 jāparāda maksimāli savu spēku, savu enerģiju un visu, ko tu vari. Tehnisko izpildījumu, imidžu un visu pārējo. Tādēļ visi mani dejotāji ir diezgan labi sportisti. Un neticēsiet, bet pēc vasaras nometnēm mēs vienmēr rudens vai pavasaras vai vasaras krosos apdzenam pat parastos vieglatlētus, jo bērni ir fiziski diezgan spēcīgi. Tiesneši vērtē daudz ko. Mazajās grupās tā pirmkārt noteikti ir stāja, ritms un tehnika. Tie ir 3 galvenie kritēriji, pēc kuriem vadās. Pēc tam jau tālāk, pārējās grupās jau ir gan kompozīcijas vērtē, gan fizisko sagatavotību, kā dejojam pāri, emocijas, enerģija. Ļoti daudz kritēriju īstenībā tālākajās grupās. Ko es varu pateikt par to subjektīvo vērtēšanu? Sportdejas noteikti ir daudz subjektīvāk kā daislidošana. Daislidošanā ir daudz vairāk kritēriju. Viņiem ir noteikti lēcieni jāizpild, noteikti tas dejas celiņš, arī noteikts konkrēts figūras jāizpild, teiksim tā. Sportdejās nav noteikts konkrēts figūras. Un ir tiesneši, kas vadās, kas varbūt ir jau vecāku gadagājumu tiesneši, kas vadās pēc vieniem kritērijiem, jaunie tiesneši mazliet savādāk kritēriju, un tad rezultāts arī dažreiz atšķirās. Jā, un sportdejas noteikti ir subjektīvs, bet iegūt objektīvu vērtējumu arī ir iespējams. Ar Ričardu un Madaru es strādāju mazliet vairāk kā 4 gadus jau, kopš es esmu šajā klubā. Tāds pēdējais izrāviens, varētu teikt, ir pēdējā gada laikā noticies. Mēs kaut kādu gadu atpakaļ apsēdāmies un izvirzījām konkrētākus mērķus, ko mēs vēlamies sasniegt ar viņu vecākiem kopā. Un tad arī sastādījām plānu, kā trenēsimies un ko darīsim, lai to sasniegt. Un rezultāts principā aizgāja uz augšu pēdējā gada laikā. Iepriekš viņi arī ir bijuši iepriekšējos gados Latvijas čempionāta finālisti. Šajā gadā ir vislabākie rezultāti. Šogad viņi bija Ziemeļeiropas čempionātā 4. vietā. Latvijas valsts čempionātā 3. Latvijas dejās. Un viens no tādiem varbūt svarīgākiem sasniegumiem, kad šī gada kopvērtējumā pasaules reitingu tabulā viņi ir 16. vietā. Pagaidām uz doto brīdi bija 16. vietā.
Nu jā, mums mērķi bija varbūt mazliet augstāk izvirzīt, kā mēs sasniedzām. Mums bija valsts čempionātā vismaz top 2, jo pirmie pāri var braukt tā kā pārstāvēt valstu uz pasaules čempionātu. Diemžēl palikām 3, bet sezonas laikā mēs apdījām valsts 2. pārizvēru, Latvijas Republikas čempionātā bija. Bet mērķi noteikti ir nākamajam gadam vēl augstāk. Jā, strādāsim, cīnīsimies, gribam nākamgad ir jauniešu grupa. Šogad bija junior 2, tagad pēc jaunā gada mainās vecāka grupa pāriet. Būs jauniešos jādīja, un tur mērķis noteikti uzreiz būt top 2. Tāds ir mūsu mērķis. Ja es runāju par amatieriem un profesionāļiem, tad tur, kur viņi pašlaik dejo ar junior 2 un jaunieši, tie ir amatieri. Un vispār pieaugušo grupa, tie, kas ir virs 18 gadiem, ir arī amatieri. To var pāriet profesionāļos. Principā pēc 18 gadiem ir vēlēšanas, tie var pāriet. Un tas vecuma ierobežojums arī ir, man liekas, līdz 36 gadiem profesionāļos varēja startēt. Un profesionāļus ir apmaksāt, jā. Piedalīties sacensībās, ir iespēja iegūt balvu fondu. Konkrētas summas es nezinu, nevarēšu pateikt jums kādas ir tās, bet daudz nopelnīt tāpat ar to nevar. Jo šis sportveids ir diezgan dārgs. Lai trenētos pie labiem treneriem, tas maksā diezgan daudz. Jā, braucieni arī nav lēti. Kaut kur tagad aizlidot uz sacensībām nav lēti. Jā. Ja runājam par Ričardu Maderu, mēs bijām šajā gadā 15 reizes starptautiskās sacensībās ārpus Latvijas vien. Principā 1/3 no gada mēs bijām ārzemēs brīvdienās. Plus vēl Latvijas sacensības. Jā. Absolūti visiem. Absolūti visiem, tādēļ, ka mazās klasēs tas tā noteikti ir stāja, ritms, muzikalitāte. Lielākās klasēs atkal tā pati stāja, bet vēl plus fiziskais spēks. Noteikti ieteiktu tiem, kuriem ir muguras problēmas. Noteikti ieteiktu tiem, kuriem ir varbūt kaut kādas fizioloģiskas problēmas. Varbūt bērniņš netik labi dzird mūziku. Noteikti ieteiktu arī tiem, kam slikta motorika. Pie maniem nāk bērniņi, kuriem ir varbūt viens pleciņš augstāks, viens zemāks. Bet pēc gada 2 vecāki ir sajūsmā, ka šī stāja ir uzlabojusies. Un varbūt arī tiem, kas baidās no lielām traumām, varbūt tas arī ir plus, jo tomēr mūsu sporta veidā traumas ir, bet viņas varbūt nav tik bīstamas kā hokejā. Mūsu sporta dēļ klubs Lielupe jau neticēsiet, bet 27. sezonu mēs strādājam šeit, Zemgales sirdī Jelgavā. Pašlaik atrodamies Ausekļu 12A, tas ir pats Jelgavas centrs, un droši rakstiet sociālajie tīkli pilnīgi visi jūsu rīcībā, gan Instagramā konts SDK Lielupe, gan Facebooka konts SDK Lielupe. Un, ja jūs uzrakstīsiet Ilona Freimane, tad noteikti izpeldēs informāciju, noteikti par to, ko mēs darām šeit, no kura vecuma strādājam. Un dejot var no 3 līdz senioru vecumam.